sveiciens visiem. Šodien aizbrauksim uz Ajašu. Tur mājceļ mūsu celtnieku būvnieks. Apskatīsimies, kā tur tā māja izskatās. Kā tur vispār riņķi. Tur var dzīvoklis nopirkt. Apskatīsimies, kā tur dzīvokļi. Kā tur izskatās. Mums kā zina nopirkt. Piesakieties. Ielīdā mānā. Jā. Jūs vadā karsts. Ļoti. Brauksim ar mūsu kaimiņiem, nekustamā īpašuma aģenti skatīties vienu dzīvokli uz Ajašu. Bet tas ir tā, vienkārši apskatīties. Kā Lūdzu, izskatās. kāds grib nopirkt, variet pieteikties. Mūsu celtniecības firma, kas cēl mūsu māju ceļu arī tur. Mēs rajonā neesam bijuši, un līdz ar to ir interesanti aizbraukt, apstīties, kāds izskatās arī tās rajons. Tas ir gan tālāk no mums. Jā, vēl kādi 50 kilometri. Vismaz kādi 50 kilometri, es neesmu tā īsti skatījies. Tur ir jūras krasta arī no tālu. Tur kalnēts kalni. Te jau redzēsim. No, tad braucām. Tās mums pagaidām skats. Es redzu. Var redzēt jūru pat no šeit. Bet no kalniņā viss ir. Tas skati pavērās labi. Tā mums māja. Nu jau būvē. Nu jau logas liek. Mēs mazāk grupiņā braucām. Tur kaimiņu mājas. Nākuši koridori. Tāda durvis būs. Nu, vienzīgs mūsē. Mīdēja tāda pat kā mums. Var redzēt labs mājas. Jā, sviesistaba. Un praktiski tāda pats griezta kā mums. Un tas jau ierīkots, to jau ierīkot paši varēsiet. Jā, te ir labi iztaisīts letēkai kājām vieta. Kad sēdēt pie letes, te ļoti vērti. Nu, tas izvietojums mēbelēm arī te bišķi savādāks. Ļoti labs tas patīk. Gaišas mēbeles un gaišas virsmas. Mums ir tumši. Jā. Jā, viss ir skatījuši apakšā. Vienalga. Kaut kā. Smuki. Super. Nu, viss izkā. Un tur viss normāls. Viss skaisti. Nu, dabīgi mēbeles nevar sniest uz koridoru. Būtu tāds koridors mums ir skaisti. Jei, te arī skapis mums ir. Paliels. Lampiņas. Te ir viena istabs, divi istabi. Tāds neliels un mazs balkoniņš. Plašs pogu. Un tā laikam skaitās, tā teikt, lielā guļamistaba. Mazs balkoniņš. Skapis. Un te ir vēl skapis, redziet, tā nāk iekšā, te redz. Tas viss jau būs. Tas viss jau būs, šie skapi visi būs. Un arī ir, kā teikt, vannas istaba pilnvērtīga ar visu, kabīni, tualeti, izlieku. Super, tieši, kā teikt, no guļamistabas, tas ir baigi. Koridorī vēl vienīgs ir. Vannas istaba. Tas skaitās tā kā viesis. Nu, tā arī lielas tas kolosāli. Tas, ka te dzīvoklis ar divām guļamistabām, tas viens skaitās. Поставить так же, вот как в спальне стоит. Поставить, там места нету. У меня же стоит. Вот поменьше зеркало. Таня вызвала лифт. Tā mazākā istabiņa. Nu, tas skapis, es nezinu. Varbūt, ka arī es neesprasīju. Nu, gults nebūs.
Jā, te arī tāds mazs balkoniņš, kur te tikt ārā no tiem aizskriem. Nā, visiem skaidrs, negribās līst cauri. Nē, skaisti. Tas skaps Elīte arī te būs? Jā, skaps būs šeit. Nebūs, ja? Skaps nebūs. Tātad skaps pašiem jāpērk. Iznācām uz balkonu, jo skats no balkona. Praktiski mēs esam. Skaitās otrais stāvs. Bet no otrā stāvā vēl tāds skats pagarās šeit. Nu, bet kalns. Veikali viss noteikti lejā, nu jā, pēc kalniņa augšā. Kaut gan te soka būšot, varēšot braukt, būt noīrēt elektriskos skūterus, varēšot īrēt. Nu kā īrēt? Tie, kas dzīvo, tie varēs viņus tā lietot. Nu jā, tajā redzēs. Pagaidām viss, kas tieku baseins būs. Būs balkons. Boilers ar katlu uz lielā balkona. Tā balkons liels. Un pat liekas lielāks nekā mums, ne? Tāds pats. Bišķi lielāks ir. Nē, daudz lielāks ir. Balkoniņš, jā. Tagad esam 1+1. Tā kā mums. Nu, praktiski te arī tas pats. Tā kā mums viss. Viss tas pats, tā kā būtu. Jā, praktiski viss tas pats. Varētu teikt kopējs. Jā. Tāds pats dzīvoklis kā mums. Nu tas ir stūra dzīvoklis, te viņam vēl viens loks iznāk. Vēl viens loks iznāk, jā. Vēl viens loks. Kā vienmēr. Te kaut kur ir balkons. Balkons liels, nu tas stūra dzīvoklis, viņš arī krietni lielāks. Te mums ieeja. Nu, ja arī mums tieši tāda pati. Skapīts, skaps, bišķītiņ, liekas, ir maziņāks. Mums ir 3 durtums, bet tā ir liels starpība mums tā liekas. Jā, ir vāns istam, viss tas. Nē, ir maziņāka. Mums ir lielāka. Mums reāli ir lielāka vānu sistēma. Šitas prot izstāst, nu kā mums. Jā. Lūk tā. Durs forši. Stāds man kā pārējos dzīvokļos būs balts tūs. Te ir palēks. Jā, tas pats guļamistam. Tāds pats skaps. Un izmērs tāds pats. Nu jā, lampas jau nebūs. Nav tehniskais balkons, noteikti ir tāds pats kā mūsējais. Jā. Skati tikai ir daudz labāks. Nu tā apmēram. Šeit iznāk stūra balkoni, 1+1. Bet es gan skats paverās. Skats te ir paverās. Jā, nereiz. Super. Tur vēl vienā mājā sateliku uzrakstīt. Nē, nu forši, vieta jau nav ko teikt, tikai nu tālu no civilizācijas ļoti tas. Bet tā jau forši. Bet kas vien te pa balkonu, tam stūra dzīvokļi. Viss šitas te. Nu, un tad mēs griežamies un te vēl. Так вот остановка, так остановочка. Super, jā. Te mēs esam mājas otrām galā. Ir tāds skats mums atkal pavērās. Otrs stūra dzīvoklis pretējā stūrī mājā. Jā, ne, nu skaistas mums te. Krūmāji gan riņķi. Man vēl kaut ko uzcels. Mēs ticamāk jau kaut ko uzcels. Jā, smits. Хотя, смотрите, здесь его восход, солнышко будет встречать лёжа. Mēs ienācām vienā nedaceltajā. У них вот это 1+1. пунктик, они вот все такие.
Tā, redz, apdara viss ļoti labi. Он, видите, как плавают там на катерах, а? Apdara viss baigi labā. Но она когда в таком виде, она кажется меньше. Да? Нет, Да. нет, она такая. Viņa viena. Komunikācijas viss. Te jau ko? Remontēt. Tāda mums ir trūks sistēma. Uz griestiem viss atrodas. Visā ļoti labi. Var viegli piekļūt kaut kas. Trepes. Koridors gan iet cauri visai mājai. Kaut kas līdzīgs viesnīcai, godīgi sakot. Un te mums ir Ravā 2+1. Jā. Nu, apmēram visi tā platās, visi vaļas, visi sistēmas stāv. Ja noliek griestas, un griesti noņemam. Var viegli visu. Viegli visu. Saremontēt. Видите, сам как выглядит, сделал. Но смотрите, как отличается. Мы зашли в шоу-рум сюда. Там зеркало, как оно меняется. Кажется, такая же Redz, te var aiziet no vienas istabas uz otru paļam, to pašu balkonu. Да, где-то мы смотрели. И туалет там какой-то. Jā. Ну, мне не понравилось. Un tā viss izskatās, ka viņš vēl nav pabeigts. Nē, nu sienīs šādā plānījums. Nu, godīgi sakot, mēs pa mums un kaimiņas aiz sienas, nu, daudz dzirdam. Augšējos, apakšējos vispār nedzird. А вот посмотрите, гардеробная кажется маленькая. Куда мы зашли? Ir uzsverēt. Aptver noti. Viņi tāpat kā mūsu māja. Skaisti. Tā, un te mums fasāde. Pagaidām kāda izstāsta. Nu, kaut kas veidojās. Un tad tie balkoni, kur mēs uz stūri staigājām mājā. Tur vēl terases, bet ir augšā vēl stāviem. Atrodās terases. Tur tāda ritīgi dārga dzīvokļa. Konkrēti. Jā, pa cenām, nu, skatījāmies, kas ir palicis. Tur palicis lētākais dzīvoklis, tas stūra dzīvoklis. 90 000 eiro maksā. Tas vēl lētākais. 2+1, kas vēl palikuši lētāk ir 120 000. Un tad tur tālāk aiziet uz 270, skatījās, nu, tā ritīgs cena. Jā, tā te apkārtni. Jūri kaut kāda. Jā. Tā te mums izskatās. Tādi mums apmēram ir tie dzīvokļi tur. Un cenas ir diezgan labas. Tā kā rēķināsim tur 87 000. Un 1+1, tur 120 000. 2+1. Padāk laba vieta, bet nu, tālu tomēr no civilizācijas, teiksim. Un dārgs noteikti būs arī tas aidas apkalpošanas darbs. Nu, īreši kaut kas. Īrsmaks, var teikt, nu. Jo tur daudz, kas būs ir hamami, saunas, trenežieru zāles, basēni un galvenais transfers uz pludmalu, kas ies ik pēc stundas. Tas ir viss naudu maksā. Mini-golfs vēl tur būs un vēl kas tur, es nezinu. Nu, padārgs priekš tur dzīvot, es domāju, būs. Bet tā jau ļoti smuki. Kam ir nauda, tam ir forši, tas tur var dzīvot. Tas ir. Šiet redzam dzīvokļu izvietojuma schēmu Baltie laukumi ir brīvie dzīvokļi, tātad 1+1 dzīvoklis maksā 87 000 eiro, 2+1 maksā 120 000 eiro dotā brīdī.